Čau! Te ir Sofija un Sabīne. šis ir pēdējais šī mācību gada mēnesis mais. Un šodien mēs jums pastāstīsim par šī mēneša aktuālākajiem notikumiem un kas notiks šajā epizodē. Tad būs kā parasti Ildes sadaļa Cita ādā ar special guest. Un Redzēsim arī, kā Edvards dodas uz Pludmales drošības namiņu, kur intervēs darbiniekus par drošību ūdenī. Nu ko, Sofija, peldēšanas sezonu jau atklātu? nē, bet noteikti vēl atklāsim. Kā arī Saugrasta novada vidusskolā ir jauns dizaina un tehnoloģiju skolotājs un mākslinieks Kristaps Priede, kas arī šodien būs šajā epizodē. Kā arī mais ir ļoti aktuāls mēnesis 9. un vidusskolāniem, jo ir sācies eksāmenu laiks. Nu ko, latviešvalodas eksāmens jau uzrakstīts, Sofija. Vai tev ir stress par matemātikas eksāmenu? Jā, man ir ļoti bail. Un kā tev ir, Sabīne? Vispār to mēs jums varam parādīt arī paši. Čau! Čau, Kā tev sauc? Kristers. Kāda ir tev vidējā atzīme matemātikā? Man vidējā atzīme matemātikā ir 4,25. Un cik procentus tu prognozēji dabūt eksāmenā? Es prognozēju dabūt 45. Čau! Čau! Kā tev sauc? Ulrika. Kuru tēmu eksāmenā tu vismazāk vēlies redzēt? Visticamāk, ģeometrija, bet, būtībā vienalga viņš izstādes man vienas. Čau! Čau, Kā tev sauc? Tomas. Tu eksāmenā plāno rakstīt un domāt vai freestylot? Rakstīt un domāt. Ne jau pavēlt man šīs atgādnes. Čau! Kā jūs sauc? Madara. Līta. Annija. Loreta. Kurš uzdevums matemātikas eksāmena pirmajā daļā jums visvairāk nepatika? Es teiktu tas, kur bija jāpasaka, kā to sauc, tās iespējas. Tā varbūtība. Jā, varbūtība. Tur, kur bija jāprēķina koeficients. Es arī teiktu koeficients. Līdzības koeficients. Uz līdziem 3 stūriem tas viss. Jā, man arī nepatika varbūtība. Paldies jums! Čau! Čau, Kā tev sauc? Gabriela. Kādas ir tos domas pēc pirmās daļas eksāmenam? Tā kā bija viegli, bet tā kā kaut kur varēja arī aizsarties. Kas tavuprāt bija grūtākais eksāmenā? Varbūtības man šķiet. Čau! Čau, Kā tev sauc? Klaudija. Kādas ir tev sajūtas pirms otrās daļas? Esmu ļoti priecīga viņu rakstīt, tāpēc, ka eksāmenis beidzot būs beidzies, un man to vairs nebūs jādomā. Super! And we're back here again. Nu ko, eksāmeni ir nokārtot, pēdējais zvans arī jau ir aiz muguras, ir palikuši tikai izlaidumi. Sabīne, kad tad notiek izlaidums Saugrasta novadā? 9. D un E klasē izlaidums notiks 27. jūnijā, 2:00 Saugrasta novada kultūras centrā. Un Saugrasta skolēniem 9. A un B klasē izlaidums notiks 12. jūnijā, 4:00 Saugrasta sporta un ģimeņu centrā. 12. klasē izlaidums notiks 3. jūlijā Saugrasta novada vidusskolas akta zālē. Un sejas skolēniem izlaidums notiks 13. jūnijā, 1:00 sejas kultūras namā. Bet Mūrjāņu sporta ģimnāzijas 9. klasniekiem izlaidums notiks 27. jūnijā, 2:00 sejas kultūras namā. Bet 12. klasē 3:00 19. jūnijā. Nu ko, izlaiduma laiki ir izrunāti. Sabīne, vai tev jau ir nopirkta kleitu? Jā, es savu kleitu jau nopirku martā. Un kā tev? Es savu kleitu nopirku māju beigās, bet vismaz ir. Kurpes taču jau ir nopirkts, vai ne? Nē, es vēl neesmu izvēlējusies. Un kā tev kurps ir? Man ir nopirktas. Ierakstiet komentāros jūsu predictions šī gada top 3 izlaiduma kleitu krāsas. Jā, un tagad varam skatīties tālāk šo epizodi. Māksla arī ļoti daudz par izvēlēm. Kā arī šodien ar mums ir podkāstā Kristaps Priede, Saugrasta novada vidusskolas dizaina tehnoloģijas skolotājs, mākslinieks un dizainers. Jā. Tātad tas, kā man tāds pirmais jautājums būtu tev, kā tu vispārībā kā modas cienītājs un dizaina cienītājs nonāca līdz šim dizainam, modai un mākslai? Kā tu saprati, ka tev tas patīk un es to gribu darīt? Diezgan sarežģīti. Ar modu es esmu minimāli saistīts, var teikt, pat kā neesmu saistīts. Okay. Vienīgais, ko esmu taisījis, bija pirms daudziem gadiem, tas bija 2012. gads, es taisīju kleitu no koka. Tā, man liekas, bija vienīgā pieredze ar modi. Bet ar to kleitu bija diezgan interesants stāsts. Ja ir interesanti, es varu pastāstīt. Jā, man ļoti interesanti. Godīgi Es sakot. studēju Mākslas akadēmijā produktu dizainu. Jeb funkcionāls dizains skaitās.
Un mums bija ekskursija uz Rīgas krāsu fabriku, un tad mēs gājām uz Meža parku. Tur bija izstāde iepazīsties koks, un mūsu gids beigās pastāstīja, ka būs Lady Gaga būs koncerts tajā estrādē, un teica, ka varētu no kaut kas izsīt kādu kleitu varbūt. Un tas palika prātā, un īstenībā beigās es to realizēju. Un bija interesanti, ka mēs visu realizējām, mums bija komanda. Biju es, un tad bija 2 meitenes, Noras māksliniece un arī Ruta māksliniece. Un tad un šo kleitu Lady Gaga redzēju, un pēc gada mēs taisīju kopiju. Un tad bija smieklīgi, ka žurnāls Cosmopolitan rakstīja, cik seksīgi ir radīt jaunas idejas dizaineram, un cik stulbi ir nozagt ideju. Un, tā man vienīgā pieredze ar modi ir, bet runājot par dizainu kā tādu, man vienmēr ir interesējusi vide. Un jau no 6 gadu vecuma es esmu gribējis būt scenogrāfs, bet nekad neesmu to piepildījis. Un, kad es mācījos, man liekas, 3. klasē, man Oma prasīja, kas es gribu būt, ka man vajadzētu zināt, kas esmu būšu. Un tad es arī sāku domāt jau tā, un tad 6. klasē es iestājos mākslas skolā ar tādu mērķi, kas arī turpmāk to visu saistīšu ar mākslu. Un tad 8. klasē beidzu mākslas skolu, un 9. klasē sāku braukāt uz Rīgu uz kursiem, lai iestātos dizaina vidusskolā. Un tur es iestājos vides dizainā, un es tur sāku mācīties, un beigās skatījos, ka pēc esmu šo nodaļu vides dizainu, man rakstīts ir interjera dizaina speciālists, un es tā, es nezināju, kas es būšu tas. Un tad, protams, automātiski visi gāja uz akadēmiju, mācīties funkcionālu dizainu, produktu dizainu, un tad es arī aizgāju, bet kaut kā nonāca līdz mākslai, jo māksla akadēmija bija ļoti klātesoša. Ja nemaldos, mums pat bija vairāk gleznošanas un tāda mākslas priekšmeti nekā varbūt par dizainu. Daži man tā vienkārši likās, un tur aizgājās gleznotājiem. Un par tiem darbiem parunājot tālāk, paturpinot precīzāk, vai tu varētu pateikt, kurš ir tavs pats mīļākais tās mākslas darbs, ko tu esi veidojis, un kādas sajūtas tev viņš radīja? Vai tu vairāk virzies pēc domām vai pēc sajūtām? Es esmu konceptuāls mākslinieks. Tas nozīmē, ka man šobrīd ir svarīgāks saturs un mazāk svarīga forma. Jā. Un man ietekmē un arī ietekmē manu mākslu tie notikumi, kas notiek apkārt. Tas, kas man tajā mirklī ir bijuši svarīgi. Pateikt, mīļākais mākslas darbs ir sarežģīti. Man ir jautājums par tādu lielu projektu. Piemēram, es, kā jau dzirdēju par tām koklītām, es varu teikt, ka tas jau bija viens liels projekts, bet ir varbūt vēl kāds projekts, kas bija tāds interesants un tā kā vispārībā, ka to vienkārši nevar aizmirst. Un tas bija vienkārši lieliski, amazing, kolosāli, tā vārdu sakot. Man liekas, visi projekti, ko esmu realizējis. Pagājušā gadu man bija vairākas mākslas rezidences pa Eiropu. Un katrs projekts ir ar saviem izaicinājumiem. Un piemēram, man bija performance Šveicē, Cirkas centrā, kur es saujojos. Un man bija apkārt 50 modinātāju pulksteņi, un cilvēki bija aicināti šos modinātāju pulksteņus izslēgt, jo bija zvanīgi pa laikam. Un katrs modinātāju pulksteņs nozīmēja kaut kādu notikumu, kaut kādu problēmu. Tā ir politiskā problēma, saistībā ar politiku vai vides problēma, un tad viņi tika aicināti izslēgt. Mans uzdevums bija vienkārši sauļoties, un tā dāna ideja bija tāda, ka tie paši skatītāji dalībnieki, un viņi bija iedot instrukcijā, un beigās tika izslēgt visu modinātāju pulksteņi. Un tos pulksteņi arī paņēma līdzi kā suvenīrus. Un tad es arī taisīju zemes mākslu Portugālē, Aveiro, no Sāls. Tas bija arī landārts. Interesants projekts. Tad es taisīju tieši pirms gada Kaunijā. Arī bija landārts, kur es taisīju labirintu no niedrēm. Tādu niedru par 60 metrus. Tas bija tāds izaicinājums, jo termiņš bija mazāk kā 2 nedēļas. Un man bija arī 5 brīvprātīgie, kas palīdzēja, bet tas darba apjoms bija milzīgs. Tad es vēl biju arī Leipzigā, gleznoju. Pētīju arhitektūru Bauhaus un veco kokvilnes rūpnīcu, Špinerāju.
un kombinēja kopā. Un arī bija izaicinājums uztaisīt milzīgā galerijā personāla izstādi 1,5 mēnešu laikā. Un vēl bija arī rezidencē Polijā, Ljubļinā, kur es pētīju padomu laika, komunismu laika kinoteātrus. Un kombinēju ar to. Jā, es izmantoju arhīvu fotogrāfijas, kad bija attēlot šie kinoteātri. Un tad fotografēju šos pašus kinoteātrus no mūsdienu versijā un drukāju puzlēm un miksēju kopā. Un daži kinoteātri bija nojauti, daži joprojām eksistēja. Un kā manijā šī funkcija bija interesanti vērot. Jā, ir interesants kāds projekts. Jā, tos tikko arī... Nav tāds mīļākais, jā. Kā šiem projektiem tu pats piesakies, vai tev tas ir jādara, tajā momentā tas bija jādara obligāti, vai kā tas notiek? Tu piesakies, un tas ir konkurss, kā tie viņas pagājuši, ka tās rezidences, kas notika, tas bija konkurss uz visu Eiropu. Un konkurss ir liels, un paņem 1 vai 2 cilvēkus. Un kaut kā, jā, pagājuši bija vairāk projekti. Tas ir ļoti interesanti, paveicās tā. Tad arī apceļots ir ļoti daudz. Jā. Tā, man arī bija tiešām īstenībā nākamais jautājums par tiem izaicinājumiem, jo tu stāstīji to, ka katrs projekts ir izaicinājums, un tad man bija arī, kādi ir tie lielākie izaicinājumi, ko, tā kā vispārībā katru reizi, jo, lai katru projektu īstenot ir izaicinājums. Bet varbūt ir kaut kāds tāds regulārs izaicinājums, kas ir jāpārvar, lai to varētu īstenot. Vai nav tā? Jā, katrs projekts ir individuāls. Un, protams, ja tas ir starptautisks projekts, tas nozīmē to, ka tu brauc kaut kur uz citu kultūru. Jā. Parasti ir tāds, dzirdētās vārds kultūršoks. Jo tu vairāk braukā, jo tu jau saproti, ar ko tev būs jārēķinās un mīnus. Bet pirmā reize, to dari, tad jā. Bet es nezinu, tas ir izaicinājums. Tas ir, tā vienkārši ir. To pieņem. Jā, protams, tev ir jauna vide, tev ir jāsaprot, kur ko iegādāties, kādi materiāli. Jo, jā. Tev visam pilnīgi no nulles jāizpēta un, protams, arī komunikācija. Jā. Daudz aiziet laika komunikācija tieši. Ēpas rakstīšana, vispār rakstīšana, kā projekta rakstīšana un tam līdzīgi. Ziņu saņemšana, jā. Un tas ļoti daudz laika patērē. Un tad tas visnībā beigās to gala produktu, ko tu sagatavo, tas aizņem vismazāk laika. Jā, un paldies. Tad man ir tāds vairāk, tāds kā neformāls jautājums, es laikam teiktu tā vairāk arī. Vai jūsu gauma mākslā ir ietekmējuši jūsu ģērbšanās stilu un modi? Vispārībā to vai visi šie projekti un tā dzīve saistīta ar dizainu ir ietekmējis arī, piemēram, kaut kādu ģērbšanās stilu, jo tagad mūsdienās ļoti populāri tas ģērbšanās stils un daudziem ir dažāds. Man patīk, jo vienkāršāk, jo labāk, un man garderāba sastāv no melnām biksēm, melna džempera, baltām botām. Es cenšos neizmantot apģērbā uzrakstus, jo uzraksts tas uzreiz kaut kā noņem to manu individualitāti. Man patīk, ka maksimāli viss tīrs un klasisks. Protams, katram man liekas, ka māksliniekam un dizainam arī tā modes puse, un man liekas, ka arī var pateikt, ko varētu pieskaņot, piemēram, uz izlaidumu šo kā tādu apģērbu. Mana rekomendācija būtu meitenēm iet uz izlaidumu, nevis kā uz karnevālu vai... Zinu, ka ir meitenes, kas pārcenšās. Jā, tos arī. Tā meitenēm, kurām ir taisni mati, pēkšņi kļūst spogaini. Jā. Un tām, kurām ir spogaini, vienmēr bijuši kļūst taisni mati. Un tad arī, jā, man neizveidojas tas izlaidums par tādu skaistumu konkursu, kur ļoti pārspīlē. Man liekas, ir, jā, cienīt sevi, tādu apģērbu, kurā tu jūties ērti. Protams, gaumīgi, eleganti, bet nepārspīlējot. Nepārspīlēt ne ar nagiem, ne ar pieaudzētām skrūpstām, nepārstīlējot, tā ir maksimāli dabiski, lai
Lai pēc 20 gadiem skatoties šīs bildes, nebūtu jāsaka, ak, Dievs, kā es toreiz izskatījos, ko es toreiz izdarīju, kāpēc tās notas nokrājas un kāpēc man tādu frizūru uztaisīt. Labāk tā vienkāršāk un tā, lai tu jūties pats labi. Man liekas, ir svarīgi, lai ir labs manikīrs, lai ir tīras kurpes un nepārspīlēt neko. Kādas tendences mūsdienu dizainā tev šķiet interesants vispārībā? Dizainā man ļoti svarīgi ir adaptīva atkārtota izmantošana. Par interjeru dizainu, man liekas, ir svarīgi izmantot maksimāli dabīgus materiālus, ko tu uzreiz redzi, kā viņš ir gatavots. Jā. Šobrīd arī arhitektūrā tu dažreiz skaties tās mājas renovētas, īsti nesaprot no kāda materiāla. Piemēram, kāds būtu tas materiāls? No kā man vajadzētu piemēram izēt? Koks, ķieģenis. Labi. Stikls. Bet, jā, mums ir tāda moda pēc siltināšanas aplikt ar piespiedumu, ar tārpiņu, tādu rakstu, jā. Un to materiālu vairs nejūt, un tā ir tā atšķirība, kā agrāk bija. Mēs redzējām māju no ķieģeņa, mēs redzējām skaidrs, jā, māju no koka. Šobrīd mēs tās mājas skatāmies, un mēs nevaram saprast, kā tas ir gatavotas. Jā, viņi patīk minimālisms, cik iespējams, un tādas tendences vienotas, manuprāt, nav, man liekas, maksimāli jābūt. Viss ir tīrs, saprotams, skaidrs, jo vienkāršāk jau labāk. Man ļoti patīk Bauhaus principi, kas arī skolā mācu, jo tas ir pats pamats. Jā. Jā. Man patīk akromātiski toņi. Minimāls, tīras līnijas, proporcijas un ļoti svarīgas ir. Jā. Par tādu kopīgu tendenci es nepateikšu. Jā. Tad es sapratu. Tas ir pēc noskaņām, kā šķiet, kādā virzienā vēlas. Jā. Ok. Un tad vai tev arī ir kāds dizaineris vai kāds modes eksperts vai arī vispārībā mākslinieks, kas tev ļoti uzrunā un tu tā kā cieni viņa visu to darbu un tu saproti un tev viņš iedvesmo patīk. Tad būtu mazliet jautājums. Man ļoti patīk arhitekts Pīters Cuntors. Jā, es esmu dzirdējis, jā. Un arī viņš strādā latviešu arhitekta. Viņam ir izcilas konceptuālas ēkas kā mākslas daļa, un pēc būtībā arhitektūra ir viena liela tēlniecība. Tikai tajā tēlniecībā dzīvo cilvēki. Un interesanti skaties to, kā šī tēlniecība arhitektūra integrējas vidē, kā viņi saskan kopā. Mēs paši varam redzēt ikdienā, kuras ēkas ir labi integrētas, kuras nav labi. Jā. Jā. Ir daudz dizaineru un mākslinieks man patīk. Gada laikā es mēģinu apskatīt ļoti daudz izstādes Latvijās. Man liekas, pārsvarā visas izstādes ir apskatos. Mēģinu arī izbraukt ārpus Latvijas. Gada laikā kādas, nemelošu, kādas 300-400 izstādes, ko es apskatos. Tas ir ļoti daudz. Jā. Jā. Tā jāredz, kas notiek, kas ir aktuāli. Kur tu mācījies un kā tu tieši nonāci līdz augstiem? Jā, kā es teicu, tad es esmu izstāstīju, es mācījos dizainu, dizaina akadēmiju, tas aizgāju uz gleznotājiem, bet es uzreiz aizbraucu projām uz Lielbritāniju, es mācījos pusgadu Falmoutas universitātē, Kornvalā, un tad es mācījos arī Wimbledonā, Londonā pusgadu. Tad atbraucu atpakaļ, es uztaisīju diplomu darbu pie mākslinieka Ivara Henriksona un Ieva Silteres. Tad es sapratu, jā, veidojot ar diplomu darbu, man interesē arī trešā dimensija, ne tikai plakne, un tad es iestājos tēlniekos. Jā. Un tā es nomācījos gadu, un es atbraucu uz Šveici mācīties mākslinieckajā laukā. Tur es arī iegūju maģisgrādu. Un tad jau bija Covid klāt, un tad atbraucu atpakaļ uz Latviju, pabeidzu tēlniecību, un bija vienkārši jāsniedz diplomdarbs. Jā. Un jā. Tur man arī beidzās tā mākslas izglītība, bet uz augstus atbraucu pirmā reizi, tā apzināti pagājušo gadu, tieši jūnijā sākumā. Bija 2 izstādes atklāšanas Rīgā, un es domāju, ko daru vakarā. Bija ļoti skaista saule. Es domāju, ejot uz augstiem, ļoti spontāni. Es atbraucu ar vilcienu, biju apmācījies, sākumās ar līt, bet tāda bija pārgāja.
aizgāju līdz jūrai, un man bija ļoti interesanti vērot to, kā saule mainās. Kā mainās gaisma, jo mākslā ļoti svarīga gaisma. Jā. Bet gaismas mēs neredzam krāsas, un jā. Un es visu laiku fotografēju to jūru, to sauli, jo tur mainījās ik pēc 5 minūtēm. Tas viss skats, un kaut kā minūti uzrunāja. Un tad otrā reize atbraucu augustā, es gāju pārgājienā. No Saukrastiem līdz Gaujas upei. Un, jā, un tad, jā, es atbraucu no rezidencēm, un tad es domāju, ko lai dara. Jā, bet tie Saukrasti bija izpieduši atmiņā, es aizrakstēju uz domi, Saukrasti domi, un jā, piedāvāju tādu. Jā. Es ok, pamēģināšu. Tā esmu šeit. Man ļoti liels prieks, jo man tiešām prieks, ka mums novadā ir tāds ļoti māksliniecisks cilvēks, kurš ļoti daudz apzinās par mākslu un saprot, un var izstāstīt plašāk. Un tad man būtu laikam tev tāds kā nevis vēlējums, bet precīzāk ieteikums man. Ja es kā tāds mākslas īsts cienītājs un arī kurš varbūt nākotnē apsver ideju kļūt par interjeru dizaineri, kas man būtu tālākais solis, kas man būtu jādara? Tad jāinteresējās, kur tu vēlētos mācīties. Jā. Un kā man izvēlēties tieši, kur es gribētu mācīties? Viens variants ir lokācija. Tu dzīvo Saukrastos. Tas nozīmē, ka tuvākā pilsēta Rīga. Jā. Es pieļauju. Jo Latvijā ir 3 mākslas un dizaina vidusskolas. Jā, to es zinu. Viena ir Daugavpilī, viena ir Liepājā, viena ir Rīgā. Protams, dizaina arī māca tehnikumos, bet tās mākslas profesionālās vidusskolas ir tikai šīs 3. Un jā, ja tu vēlies ar to sevi saistīt, tev ir jāinteresējas un jāapmeklē kursi un jāstājas iekšā. Jāmēģina. Vai par mākslinieku piedzimst vai kļūst? Mēs visi piedzimstam radoši. Un, ja tas jautājums ir tāds, kā mēs šo radošumu attīstām, vai mēs viņam ļaujam dzīvot, vai mēs viņu arī tā kā apspiežam. Un noteikti to apspiešanu ietekmē vide mums apkārt, cilvēki mums apkārt. Jā, un mēs visi esam mākslinieki. Kā tu nolēmi kļūt par skolotāju? Labs jautājums. Par skolotājs nekad neesmu vēlējies kļūt, bet kaut kā apstākļus aktīvas pēc un arī, man liekas, tas ir svarīgi māksliniekam būt radošā vidē un strādājot tieši ar jauniešiem, tā radošā vide tur visu laiku ir un tu vari pamanīt kaut kādas nianses, ko varbūt tu pats nekad neiedomāsies. Un, jā, tas pats process ir ļoti radošs. Jā. Un tāpēc jaunas idejas un arī, protams, iemācīt kaut ko tiem bērniem un nedaudz citādāk. Jo es domāju, ka esmu diezgan atšķirīgs skolotājs, salīdzinu to klasisko skolotāju, man tā šķiet. Jo man nav skolotāja izglītība, man ir tikai kreditpunkti augstskolā. Man ir ļoti svarīgi kā skolotājiem arī būt aktīvam tajā mākslas dzīvē. Pašam piedalīties, pašam organizēt pasākumus un izstādes, redzēt, kas ir šobrīd aktuāls. Un, jā, es arī skolā mācu citādāk, es mācu to, kas šobrīd ir aktuāls. Jā. Jā. Man grūti salīdzināt, kā māca citi skolotāji, bet es domāju, ka esmu atšķirīgs. Kā tev liekas, vai mākslinieks redz pasauli citādāk? Iespējams. Bet, man liekas, mēs visi redzam pasauli. Mums ir jānošķir, ko mēs tieši uzskatām, ko mēs redzam. Man liekas, mākslinieks viņš vairāk redz tieši šīs detaļas. Viņš pamana lietas, ko citi varbūt nepamana. Piemēram, tu noteikti esi braukusi ar mašīnu, kā ar ielu, redzējusi kaut kādas mājas, un tad tu vēlreiz atkal braukus un atkal redzējusi tās mājas, bet tev ir savādāk. Jā, man ir interesanti par Rīgu pastaigāties un vērot tieši arhitektūru un detaļas un pamanīt kaut ko tādas nianses, un ko citu vienam nepamana. Jā. Bet mākslinieku uzdevums ir prast vērot, prast saskatīt un
Jā, tu vienkārši trenē to redzi uz lietām, un to jau visu var ieraudzīt. Pamanīt, galvenais, jā, kā tos. Tā kā tu minēji, ka tu arī uz šiem augstiem biji atbraucis un nofotografējis jūru vairākas reizes, tu kā tā ar telefonu kameru fotografēji vairākus, piemēram, izstādes vai, nezinu, interesantus mākslas darbus, kuri tev liekas ļoti īpaši, vai, piemēram, fotografēšanai, ir tev vēl kaut kāds hobijs vai kā? Jā, fotografēšana. Man tuva lieta, tie, kas ir bijuši redzējuši man Instagram kontu, tad pārsvarā tur ir mākslas izstādes un interesanti skati. Rakurs, un tieši arī, diezgan daudz arī ainavas ir, bet, jā, diezgan daudz ir mākslas darbi tieši izstādes, kuras tā kā var ievīt Instagram paskatīties. Tad es fotografēju diezgan daudz, man ir profesionāla kamera, bet to profesionālu kameru es diezgan maz izmantoju. Es pārsvarā izmantoju telefonu. Jo ir situācijas, kad tev tā kamera vienkārši nav, un arī pārgājienos tā kamera arī sver, un tad ir daudz mantu ir, un tu gribi maksimāli, lai tā būtu tā soli viegli, tāpēc es izmantoju tikai vienīgi telefonu. Jā, tas būtu, laikam, savā to, kur jūs vairāk. Jā, fotografi man ļoti daudz, un dzīvot salkastos, protams, man telefons pilns ar saulrietiem. Tad atmiņa arī nav. Tad var sakot tāda atmiņa pilna, un tad vairs... Tad es nākamais telefons teiktu pirkts vien lielāku atmiņu, bet es gaidu to dienu, kad es apsēdīšos un sāžu cēst ārā, bet tā diena vēl nav pienākusi. Man liekas, ka viņi arī diezgan ilgi pienāk katram cilvēkam, jo to grūti izdarīt. Kā tu, piemēram, uzturi savus sociālos tīklus, kā tev viņi ir tik radoši? Tas būtu, laikam, redzīsāk tās mans jautājums. Jā, man no tās vecās paudzes, kas izmanto gan Facebook, gan Instagram, ko jau izmanto šodien jaunieši, es īstenībā nezinu, bet es izmantoju, jā, Instagram kā galveno, kurā bija aktuāls Facebooks, bet, man liekas, ka mazāk cilvēki izmanto. Un, jā, es savā Instagram kontā es lieku pārsvarā izstādes un ainavas, kuras ceļoju, un Instagram kontā es tā baigi. Es lieku storijas diezgan daudz iekšā, ko es ikdienā daru, bet pieņems ir postus, kad es lieku pēc pusgada. Jā. Tā kā notikums noticis pirms pusgada un tad pēc pusgada... Arī pēc gada. Ok. Un tad es lieku, jo man vajag laiku, lai es aprastu, ko es vēlos ielikt iekšā. Un tad es, jā, kad es pirms ceļoju, es nelieku momentā bildes iekšā, man vajag tādu pauzīti bišķiņu. Es ar tādu svaigu aci arī skatos tām bildām liek iekšā. Bet jā, pārsvarā tur ir mākslas darbi. Mums ir sākuma vadā ļoti paveicies ar to, ka mums ir tāds skolotājs, kurš māca no praktiskās dzīves daudz ko, un kurš kā praktisks. Un vai tu man varētu atbildēt uz jautājumu, vai tu mūsdienās vēl tā kā praktizē, vai ir kaut kur pieejami tavi darbi? Kā es minēju, es pēdējos vairākas rezidencēs pagājušo gadu, un pēdējā izstāde man bija Polijā, Ljubļinā. Tas bija decembrī, un bija plānota izstāde Liepājā par līdzīgu tēmu, paturpinot par kinoteātriem. Vēsturiskiem kinoteātriem Liepājā, bet šo izstādi man nācās atcelt, jo tur īsti bija budžets. Un, jā, nesanāca man realizēt, un šobrīd man plānotas izstādes īsti nav, bet ir idejas. Un tā kā es nesen tikai pārcēlos uz šeieni, man ir vēl vajadzīgs laiks, lai es iekārtotu telpas, kur es varētu strādāt, tāpēc šobrīd es negleznoju, bet es ļoti, ļoti, ļoti gaidu, kad es varēšu to sākt darīt. Jā, bet man ir, jā, vecāki darbi, ko es joprojām ik laikam kāds uzrodas, kurš vēlas iegādāties, un tad arī tās glezna ceļos Berlīni, uz privātu kolekciju, un arī, jā, ik laikam ir kāds, kas izrāda interesi, jā, bet es gribētu vairāk nodarboties mākslu, bet, protams, skola arī paņem savu laiku, un tad grib tās brīvās dienas, tad gribas atkal kaut kur aizbraukt, paskatīties kaut ko, un negribas mājās īsti sēdēt un gleznot, jo tas prasa arī diezgan ilgu laiku. Jā, bet, protams, tu ceļo, tu braukā kaut kur skaties, tu arī paralēli domā, un tas īstenībā arī tavs darbs ir domāt un spriest un mērot lietas apkārt. Lasīt, daudz lasīt un analīzēt. Jā. Un, jā. Paldies. Jā, viss. Paldies par uzaicinājumu.
Sveiki! Šodien esam Sviesta Vilnī. Šoreiz būsim pie īstiem viļņiem. Un man ir dota iespēja intervēt. Salkrista novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Timuška. Un arī peltsezonas laikā glābējs pludmalē. Vot tā. Un tad pirmais jautājums būs, kā tev vispār izskatās ikdiena pludmales sezonā? 9 no rīta mēs ierodamies darbā, nedaudz pasportojam, papeldam, nomēram ūdens temperatūru. Jā. Padodam ziņu infocentram. Un tad vērojam kārtību pludmalē. Jā. Un līdz cikiem jūs strādājat? Līdz 9 vakarā. 9. Tad no 9 līdz 9. Tas jautājums būtu, kas ir kaut kas, ko cilvēkiem noteikti vajadzētu ievērot pirms viņi iet peldēt? Pārbaudīt ūdeni. Jā. Un cik būtu tā kā piemērot temperatūru, kurā iet peldēt? Vismaz 15 grādus augšu. Vismaz 15, jā. Ap kuru mēnesi apmēram iestājas tie 15? Ir iespējams zināt. Atkarīgs no tā, cik silts pavasaris un no kurienes pūs vējs. Jā. Tāds, kā tu atšķiri kādu, kurš reāli slīkst, starp kādu, kurš vienkārši jūrā muļķojas? Tie, kas muļķojās, parasti bļauj skaļi palīgā. Tie, kas patiešām slīkst, parasti noslīkst klusām. Jā. Bet tas tā ir, tā kā, ja kāds reāli slīkst, tad skaņas neiznāk? Nekādas dīži skaļas palīgā saucienas nedzirdēs, varbūt izņemot kādu, kas krastā skatās uz to cilvēku. Jā, diezgan traki. Tā kā esat piesardzīgi. Ko cilvēki bieži neievēro pludmalē? Es skatos šodien diezgan daudz cilvēku un varbūt ir kaut kas, ko parasti viņi neievēro, bet noteikti vajadzētu. Jā, tas būs mūsu karodziņš. Jā. Sarkans karogs nozīmē aizliegts peldēties. Vispār jaunieši jau nav pamanījuši un jau ir ielīduši ūdenī. Jā. Un tad tālāk būtu tā kā dzeltens zaļš, jā? Nē, ir dzeltens, jā. Kas nozīmē, ka nav ieteicams. Un tad ir sarkans un dzeltens, kas nozīmē zaļš. Tā kā ir atļauts peldēties un glābēji atrodas tornī. Jā, skaidrs. No tā. Un tad vēl viena lieta, ko es kaut kur dzirdēju, bija, kad it kā tu nedrīkst rakt bedres Salkrista pludmalē. Tā tas ir, jā? Salkrista pludmalē ir aizliegts rakt bedres. Jā. Kāds ir tā kā sots par to? Sots ir līdz 500 eiro. Līdz 500 eiro, jā. Nē, traki, tā kā jūs uzmanaties, jā. Kāpēc tā varbūt ir? Tas kāds var nepamanīt smiltīs, iekāpt, paklupt, salauzt kaulus, nav forši. Ir bijis tāds gadījums? Es pieņemu, ka jā. Jā, tā varētu būt. Tu neesi redzējis, ne? Pats personīgi ar savām acīm, kāds iekrīt bedrē? Jā. Nē, bet es esmu redzējis, kad cilvēks norok bedrē. Jā, nē, tas tā ir. Man liekas, tā ir diezgan tāda populāra aktivitāte, ko cilvēki dara jūrā. Jā. Kas tā? Es pieņemu, ka šie jaunieši arī iznāks no ūdens un viens no viņiem tiks aprakts smiltīs. Jā, visticamāk, tur jau kaut kas, man liekas, veidojas, kāda bedra. Mēs ar viņiem uzprasīju kaut kāds 200 eiro. Es paņemšu, lai nav sots viņiem. Es jums te diezgan tāda interesanta kā terasa, tā kā gandrīz kā māja. Un šeit logus var redzēt, viņi tā kā spoguļojas. Jums kādreiz ir gadījies, ka kāda tā kā meitene nāk savu matu sakārtot, varbūt make-upu sataisīt? Ir gadījies, kad atnāk matas sakārtot, ir gadījies, kad vīrieši atnāk uzacis piekārtot. Jā, no tā. Nē, interesanti. Bet vispārīgi šeit augšā citām personām, kas nav glābēji vai pašvaldības policija, ir aizliegts nākt. Jā, no tā, negaumēt. Tev ir nācies reāli kādu ūdenī glābt? Paldies Dievam, vēl nē. Vēl nē, jā. Un tad tas man nedaudz izbojā otru jautājumu. Otrs jautājums būtu, vai divreiz tu esi glābis, bet, ir labi. Tā kā vai tu esi divreiz glābis to pašu cilvēku, bet, labi, kad nav vēl vispār bijusi vajadzība kādu glābt. Jā. Ja notiek kaut kāds negadījums starp 9 no rīta līdz 9 vakarā, kurus ir labāk saukt, jūs vai varbūt policija, kā tur? Noteikti mūs, mēs esam vistuvāk, mēs ātrāk varam reaģēt. Mēs arī izvalkot cilvēku no ūdens sniegsim pirmo palīdzību, izsauksim mediķus, ja nepieciešams braukt kaut kur tālāk, protams, mums ir attiecīgi laiva. Un var piesaistīt arī ugunsdzēsējus. Jā. Kā jums strādā tas, kad, ja piemēram kāds izsauc,
šeit jau nav adreses pie jūras, tad varbūt jums vajag iegaumēt lielu daļu no jūras, tā kā kur kas atrodas, jā. Jā, visu. Pa lielam noteiktas daļas. Jā. Tur ir kafejnīcas, terase, vai Māri kādreiz bija. Jā. Es nezinu, vai tas nosaukums tāds pats. Tad ir Raņielas stāvlaukums, kas ir tur. Un šeit ir patiešo glābēju tornis. Jā. To pusi var teikt arī kā vecais glābēju tornis, mēs noteikti sapratīsim. Vot tā. Nu tad, bet ja, piemēram, tur kaut kā, ja tev kaut kā aprakstīja to vietu, tu zināt? Uz Baltās kāpes pusi. Jā, no tā. Dusmīgais policists. Jā. Sabojāja jauniešiem dienu. 70% cilvēku, ar kuriem tu runā, ir pieklājīgi un jauki cilvēki, un tad ir otra daļa, kas domā, ka es nāku viņus tikai sodīt. Jā. Un tā patiešām arī nav. Arī tie, kas nestrādā glābēju tornī, pašvaldības policijā vai vispārīgi policisti, neviens nenāk pie tevis ar domu uzreiz sodīt, bet sākumā varbūt tikai aprunāties, ja tas tiešām nav kaut kāds konkrēts pārkāpums. Jā, nē, tas gan... Jā, īstenībā Saukšas ir diezgan forši policisti. Tā, kā vispār notiek viss tas process? Kā tu izmēri temperatūru jūrā? Tas kāds, tur jau kaut kas ir iekšā, vai tu iemet, vai tur... Sākotnēji es vispār ielienu pats ūdenī. Jā. Tad es saprotu, ka ūdens ir augsts. Un tad mēs ar termometru palīdzību paskatāmies, cik viņš ir augsts. Jā, skaidrs. Varbūt pamēģinam? Ar šido? Maziņš balts odiņš. Podziņa, ieslēdz, vienkārši ieliec ūdenī un viņš peld ūdens virsmu. Pastāv kādas minūtes 3, un tad ūdens temperatūra parādās šeit. Aizējam izmērīt? Tik ļoti vienkārši. Tu droši var to izdarīt. Ejam. Tu visu šido filmēs? Šodien arī dabījām iespēju paskatīties, kas notiek aiz šādām durvīm, kas tur iekšā un tā tālāk. Domājot no kreisās maliņas, mēs redzam nestubītes. Tālāk uz priekšu ir hidrotērpi, kas palīdz nenosalt augstā ūdenī, ja kaut kad ir jāpeld vēsos laikapstākļos. Tālāk ir glābšanas vestes un pakaviņš, ko var izmantot kā peldriņķi. Tur vēl nedaudz hidrotērpi, ja ir vajadzība vairākiem cilvēkiem. Un tā ir laiva, kas šobrīd gaida apkopīti. Protams, rūpējieties par savu veselību, par citu veselību. Ja ir iespējams, ej peldies ar kādu citu, jo varbūt viņi varēs palīdzēt. Un neesat pārgalvīgi. Ir tādas situācijas, kur cilvēki lec iekšā ūdenī, vienkārši no smiltīm ieskrienoties, un tur varbūt kāds liels akmens galvu atsit. Bet, ja tu to darīsi, tad vismaz pārliecinies, ka ūdeņi ir droši. Tā kā jā, izbaudat vasaru, ejiet peldēties, protams, izbaudam silto jūru, kas mums ir dota. Un, ja kas, zvanat šim numuram. Paldies! Sveiki, šodien mēs esam segmentā Cita ādā, un šodien mēs esam ar Lāsmu. Čau, Lāsma! Čau, Ilzi! Kā tas ir būt tavā ādā? Tas ir ļoti forši, interesanti, dažreiz grūti, bet kopumā forši. Nu, tas forši, man prieks. Tātad, kā jūs jau daži labi zinat, vai arī nezināt, tagad mums iet Lāsma Rīgas Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Un viņa iepriekš gāja Saukšnovu vidusskolā. Un tad ar daudziem gadiem muzicējot, viņa nolēma tur arī aiziet. Kā tu tā nolēmi tur aiziet? Jo vienkārši patīk mūzika? Kopumā, jā. Bija daži gadi mūzikas skolā mācoties, kad nepārāk patika tā mūzika, likās, atkal klavieris jāspēlē, cik var. Bet tad 8. 9. klasē es izdomāju, jā, es gribu. Jā, super. Cik ilgi tu nodarbojies ar mūziku? Tu spēlē klavieris, ja? Cik ilgi tu spēlē klavieris? Es kopš 1. klases, kad arī iestājos mūzikas skolā, es ļoti vēlējos iet, un tā arī. Jā, mākslas skolā negribēji iet? Nē, nesanāca. Skaidrs. Vai
bija kāds, kas tevi iedvesmoja, varbūt iet tieši mediņos? Es 7. klases beigās vasarā piedalījos Salkšķu džeza nometnē. Un tur bija gan džeza pianisti no mediņiem. Un tā bija pirmā reize, kad es vispār redzēju tādu iespēju iet uz mūzikas vidusskolu. Es aizgāju uz klasisko novirzienu, bet tas bija tāds parāviens, kas manī pastūma. Un kādi tur ir cilvēki? Mediņos? Jā. Ļoti jauki. Visi ir draudzīgi, mēs vienmēr sasveicinamies ar visiem, ar skolotājiem, ar skolēniem. Jā. Ļoti forši. Super, man prieks par tevi. Un kad tu sāki interesēties par visu to mūzikas skolu un tam līdzīgi, vai tev arī vajadzēja likt kādus iestāju eksāmenus vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, bija iestāju pārbaudījumi. Bija solfedžo, kas ir viens no priekšmetiem, bija klavierspēlē, un tad bija kolokvijas, kas ir mutiska pārbaude par zināšanām. Tur gan ir sagatavoti jau jautājumi, kas pašam jāsagatavo. Ko ir sagatavojuši, kas ir jāmāk atbildēt. Jā. Tad, tā. To visu uz vietas, vai viņi skatās vienkārši atzīmes no mūzikas skolas? Ir jāiesniedz mūzikas skolas. Es domāju, ka viņi neskatās atzīmes no ne parastās skolas, ne mūzikas skolas. Bet ir jāiesniedz dokumenti, ja ir mācījies mūzikas skolā. Bet var iet arī bez mūzikas skolas izglītības. Jā, es tieši gribēju jautāt nākamo jautājumu, vai parastajai skolai ir atzīmēm ir kaut kāda ietekme? Īsti nē. Es domāju, ka, ja ir bijis nesekmīgs, tad vai var skolu pabeigt? Bet tas nav tas, kas ietekmē iestāju pārbaudījumi, tas galvenokārt. Jā. Es domāju, muziķi neņemtu pie ļauna, ja kaut kas nesanāk. Jā. Tas tā. Un kas tu teiktu, ir kaut kas mainījies, kopš tu esi gājis mediņos? Manā klavieru profesionālā izaugsmē ir bijusi izaugsme. Jā, un es esmu kļūsi arī tāda pašpārliecinātāka sevī, jo tur tiešām cilvēki ir tik mīļi un draudzīgi, ka paliek tāda atvērtāka sajūta. Jā, forši. Un kā tas ir spēlēt katru dienu? Neapnīk spēlēt? Apnīk. Bet ilgtermiņā neapnīk. Apnīk uz dažām dienām, bet vienkārši jāturpina strādāt. Jā. Es domāju, daudzi muziķi var piekrist, ka dažreiz ilgi. Super, ok. Un kad iet cilvēki šajā mediņu skolā, vai viņiem arī ir iespēja tā kā uzstāties kaut kādos koncertos un tam līdzīgi? Jā, mums ir ļoti daudz iespējas koncertēt vispār. Katru nedēļu kādai no nodaļām noteikti ir koncerts kaut kur Rīgā vai vispār citur Latvijā. Tikai galvenais ir jābūt sagatavotai programmai, ja vēlas piedalīties. Tad jāmācās. Jā, skaidrs. Tu pats izvēlējies to programmu vai tev iedod? Mums ir tie obligātie skaņdarbi, kas es varbūt varu nosaukt, varbūt kāds sapratīs. Ir Baha skaņdarbs joprojām. Viens klasicisma lielā forma, kas būtu sonāte, un tad ir etīdes joprojām jāspēlē, un kāds liriskais skaņdarbs. Man ir trāpījies skolotājs, kas ļauj arī pašam izvēlēties, ko vēlas. Viņš pietur pie tām normām, bet var izvēlēties, kas patīk. Jā, super. Un tad cik bieži tev sanāk muzicēt? Katru nedēļu? Vai... Nē, tā koncertī. Es teiktu, pianistiem ir vienreiz mēnesī kaut kur, jo mums ir, es varētu pastāstīt, mums ir sadaļa, mums ir tā kā specialitāte, klavieru spēle, un tad ir koncertmeistara stunda, kur mēs mācāmies pavadīt kādu citu instrumentu vai balsi, un tad ir ansamblis, kur mēs spēlējam ar četrocīgus klavierēm, vai arī vēlāk kursos būs
ar citu instrumentu, vienkārši, kas nav skolotājs. Ja var saprast. Interesanti, jā. Nu, jā. Un tad tur mums ir kamera mūzikas, tur tāds koncerts, tad ir solo, ne solo, klavieru mūzikas koncerts. Visā tādi. Jā, wow, interesanti. Un kādu tā izlēma doties tieši uz klasisko novirzienu? Negribējās džezu vai ko tam līdzīgu? Vispār doma no sākuma bija iet uz džezu, jo tas ir jautri, tas ir forši. Diezgan sarežģīti. Nevajag nepārprotiet. Es neprotu tos akordus visus un ko tur. Bet es tā sapratu, ka man akadēmiskā tomēr ir tuvāka. Un, ja es aizēju uz akadēmisko, vienmēr var pāriet uz džezu, bet otrādi gan nebūs. Skaidrs, jā. Es arī interesējos, tā kā tev stundu brauciens līdz Rīgai, vai tur ir arī piedāvā kopmītnes? Mums skola piedāvā kopmītnes, tas ir kopā ar dizaina un mediju vidusskolu, vienā ēkā. Jā. Es nepalieku kopmītnes, es braucu no mājām katru rītu. Tad pat izlēma tā, ka nepaliek? Jā, man arī mamma negribēja vēl laist. Un, stunda nav arī. Īstenībā nav tik traki pierod pie tā. Cikos celies? 6:20. Tas nav vistrakākais. Jā. Tev jau arī nav ilgas stundas, ja? Es kaut ko padzirdēju. Jā. Es esmu pianiste. Man ilgākā diena ir līdz 4. Ja notiek audzināšana vai ir kāds koncertiņš, tad līdz 5 maksimums, ja. Bet ir, piemēram, pušam citam instrumentu spēlētāji. Viņiem tur ir orķestris līdz 8, un tad viņi tiek mājās tur 10, vēl jāmācās. Nav forši. Tāpēc, tas vairāk ir atvēlēts tā, lai es varētu spēlēt pati. Jā, savā laikā. Jā. Ok. Un kādas tur pusdienas? Mums skolā nepiedāvā pusdienas, diemžēl. Nav tā kā salkrastos par brīvu. Bet jā. Bet mums, Rīgā visur apkārt ir kafēnīcas, visādi tur. Mēs ejam uz Rimī. Es ņemu līdzi, piemēram, no mājām. Man ļoti forša mamma. Gatavo ēst. Jā, super. Doties mediņos un uz muzikas pusi noteikti arī ir kaut kāds savs risks tam. Ko tev vecāki teica par to, ka izvēlējies tur doties? Viņi vispār abi ir ārsti, tāpēc gan jau, ka viņiem labākais variants būtu bijis medicīna, bet viņi nekad nav bijuši uzspiedoši par nekādu virzienu, viņi vienmēr bijuši brīvi, galvenais, ka patīk, galvenais, ka ar galvu domā, un tā viņi ir ļoti atbalstoši, un visur izvedāja līdz konsultācijām, jo pirms iestāja eksāmeniem mūsu skola piedāvā konsultācijas ar tiem skolotājiem, pie kuriem būs specialitāte un tā. Jā. Un tad, ļoti atbalstoši. Super, prieks par tevi. Jā. Un tad tā, ko tu noteikti daudzi arī vēl projām interesējas tā doties uz mediņiem, ko tu sev teiktu pirms gada cenšoties iestājoties mediņos? Kaut kādu padomu? Es teiktu, ir vērts stresot. Tiešām nav viegli iestāties. Bet, ja arī nesanāks, viss būs kārtībā, dzīve nebeigsies. Tad tur liela konkurence arī ir, ja? Ir diezgan, jā, jo mums ir arī tā, ka ministrija atļauj tikai tik un tik vietas uz katru specialitāti, un tad pat, ja viņi vēlas tevi paņemt, varbūt, ka tā nebija tava vaina, varbūt, ka vienkārši ir 2 vietas, un jūs esat 3, kuras vēlas paņemt, un tad tā, uz atlasi. Jā. Jūs tur, cik jūs tur esat vienā klasē? Mums ir kursi, vispār 4 kursi ir, kā profesionāla vidusskolā. Mēs pirmajā esam kādi 44, bet kādi 2, 3 ir, kas jau ir pabeiguši vidusskolu, kas arī iespēja pēc vidusskolas iet 3 gadus kā pieaugušiem cilvēkiem, es nezinu. Vēl par to varētu paturpināt. Mums skolā ir ļoti daudz, kā pilngadīgi cilvēki,
Un tad tā sajūta arī ir tāda, kā augstskolā vairāk. Es tur jūtos kā mazākā. Atkal kā pirmā klasīte. Jā, tad arī savi tāda veida upuri, ka tagad, kā sapratu, tev jāmācās būs līdz Jāņiem, jā? Jā. Un vispār līdz jūlija sākumam, bet līdz Jāņiem mums sanāca, ka visi eksāmeni, viss kārtībā. Jā. Ka nav pēc Jāņiem, tā. Okay. Jāstrādā. Jā. Un tad vēl cik tu tur ilgi mācīsies? Tagad 1. gads, un tad vēl 3. Vēl 3. Jā. Un tad vēl augstskola. Wow! Muziķi tik daudz mācās. Tas dzīvi. Bet sūtu tev izturību, sūtu tev veiksmi. Paldies. Nākamais maestro, es redzu. Jā, super, paldies. Un noteikti tevi gaidīsim atkal nākamajā Ziemassvētku ballē, uzspēlēt mums valsi. Jā. Ar prieku nākšu. Labi, paldies tev. Paldies tev. Čau. Palīgā, es gribu mājās. Es gribu mājās. Es gribu mājās. Jā, es gribu mājās. Mani tur kustā. Es gribu mājās. Ok, mēs varam sākt. Sveiki, draugi. Ir atnākušas podkāsta beigas. Jā. Mēs atkal ar dziesmu, bet iepriekšreiz mēs teicām, ka būs dziesma par Salkars Nūdits pludmali. Bet pēdējā laikā temperatūra ļoti svārstas, tāpēc nebūtu labākā ideja iet peldēt tagad. Tāpēc mums būs motivējuši citāti tiem, kas beidz eksāmenu. Mums šodien ir tā diena, kad rīt ir eksāmens pēdējais. Tāpēc jā. Un šodien mums būs šī brīnišķīgais instruments. 3D printēta flauta, kuru sauc par raķeti, kas man ļoti nepatīk. Jo tā nav raķete, tā ir flauta. Jā, tas ir vērsts visiem, kas to sauc par raķeti. Tev ir vērtība kā cilvēkam. Procentuāls sekmes nenosaka tavu dzīvi. Tu veido savu stāstu. Klausies sevī, nevis nevienā citā. Ja nekas, trauku mazgātājs ļoti respektīvs darbs. Tātad, eksāmeni drīz beigsies, gan jūs to skatīsieties, kad viņi jau būs beigušies. Tāpēc es ceru, ka jūs pabeidzāt 9. klasi vai 12. vai 11. Paldies jums par uzmanību. Mēs dosimies ēst mongoļu pelmeņus. Un dzert sidro! Nē, tas mums vēl nav uztaisīts. Bet, paldies par uzmanību. Visu labu. Visu labu. Es gribu mājās. Marta pārbauda nosaka, vai viss strādā, vai viss noteikti strādā un rakstās. Ja? Vai video arī strādā?
viss jau. Ok. Sveiki, draugi. What's up? Okay. Es vienā brīdī pārāk smaidīju, un Marta tikai kaut kā speciāli nestījos. Man patīk šeit būt. Bet podkāstā jau galvenais, ka runā. Tas ir viss. Bez pauzēm. Sveiki, draugi. Mums ļoti patīk šeit būt. Mēs tātad. Iesākam vēlreiz, jo šis jau ir 2 minūtes. Mani netur gūstā. Mani ģimene gaida mājās. Ok, viss no sākuma.